Puiši, paskatieties uz to ūdenskrātuvi! Viņi saka, ka īstais Zibens Makvīns esot iekritis tieši tajā ūdenskrātuvē. Tāpēc es atvedu savu milzīgo magnētu, lai pārbaudītu, vai tas ir taisnība vai meli. Tas izklausās traki, vai tas ir īsts vai nav. Mēs to noskaidrosim ar mana magnēta palīdzību, bet vispirms paskatīsimies video. Es nezinu, vai tas ir taisnība vai meli, bet, draugi, man uz magnēta kaut kas ir. Skatieties, pie manas virves kaut kas ir aizķēries, kaut kas liels un smags. Tūlīt tas tiks izvilkts no ūdens. Tas noteikti izskatās pēc automašīnas. Ak, mans Dievs, tik daudz burbuļu nāk ārā no ūdens un virve tik ļoti savelkas. Es tūlīt izvilkšu visu Zibens Makvīnu no ūdens. Ak, mans Dievs, skaties! Kaut kas sarkans nāk ārā! Vai tas ir Zibens Makvīns? Vai pagaidi, kas te ir uzrakstīts? Ak, mans Dievs, draugi! Šī ir mašīna, kas pieder pašam Zibenim Makvīnam! Tas nozīmē, ka visa šī stāsts ir patiess. Viss Zibens Makvīns ir kaut kur tur zem ūdens, un mēs tikko paņēmām vienu viņa daļu. Tas var nozīmēt tikai vienu lietu. Zibenim vajadzīga mūsu palīdzība. Daram to! Turpināsim mest, lai izvilktu visu mašīnu no ūdens. Bet, draugi, es nezinu, kā tas varēja notikt. Kā Makvīns bija nokritis zem ūdens? Kāds bija šī kritiena iemesls? Šobrīd es to nevaru saprast. Es nejūtu neko smagu, bet redzu burbuļus. Tas var nozīmēt tikai vienu, draugi. Mēs kaut ko izvelkam no ūdens. Ak, mans Dievs, kas tas ir? Tas ir kaut kas melns. Paga, eļļa? Eļļa Zibens Makvīnam. Un mēs šeit redzam bīstamības zīmi ar galvaskausu. Parasti mēs redzam šo galvaskausa zīmi uz kaut kādas indes, puiši. Tātad varbūt kāds mēģināja saindēt Zibeni Makvīnu. Tātad varbūt tur bija slepkava. Varbūt tur bija slepkava, kurš mēģināja nogalināt Zibeni Makvīnu. Varbūt Makvīns tika saindēts, viņš zaudēja kontroli, kaut kas tāds. Un tas bija iemesls, kāpēc viņš iekrita ūdenī. Mums jāturpina mest, lai saprastu, vai Zibens Makvīns vēl ir dzīvs. Tāpēc steidzies! Mēs izglābsim Zibeni Makvīnu no vāģiem. Čaļi, katru reizi, kad metu tajā konkrētajā vietā, es jūtu spriedzi. Skatieties, kā mana virve ir saspringta. Tas nozīmē, ka mums zem ūdens ir kaut kas liels un smags. Un skatieties, cik daudz burbuļu nāk ārā no ūdens. Paskatīsimies, varbūt viss Zibens Makvīns iznāk no ūdens. Kaut kas sarkans nāk ārā. Paga, tas nav viss auto, tā ir tikai auto detaļa. Nē. Vai atceries to spīdošo zibeni? Ak, mans Dievs, jā, noteikti. Vesela soma no Zibens Makvīna. Tas nozīmē, ka trieciens iekrītot ūdenī bija tik spēcīgs, bija tik smags. Zibens Makvīns tika sadalīts gabalos. Bet kāpēc? Kāds bija iemesls? Kas to izdarīja? Mums joprojām ir daudz jautājumu, tāpēc mums jāturpina mūsu izmeklēšana. Un, lai iegūtu vairāk pavadienu, mums jāpaliek pie tās nozieguma vietas, kur Zibens Makvīns bija iegājis zem ūdens. Tāpat kā mans magnēts darbojas. Ko vēl mēs varam izvilkt no turienes? Jā, es jūtu kaut ko. Kaut kādi burbuļi, tas nemaz nav smags, tas šķiet kā kaut kas mazs, bet uz mana magnēta noteikti ir kaut kas. Kas tas ir, kas nāk ārā no ūdens? Paga, kas? Tas izskatās pēc kausa. Čempiona kaus. Ak, mans Dievs! Zelta virzuļa čempiona kaus. Šī trofeja pieder Zibens Makvīnam. Tikai Zibens Makvīnam ir īsts virzuļa kauss, puiši. Tas ir tik dārgs un tik svarīgs. Tātad tagad mēs varam pieņemt, ka daudz kas no filmas Mašīnas ir nonācis tajā ūdenskrātuvē. Un varbūt zem ūdens ir vesels Zibens Makvīns. Mums jāturpina mest, lai to noskaidrotu. Labi, turpinām mest. Aiziet, Ziben, aiziet! Mēs tevi izglābsim. Mēs izvilksim daudz lietu no tās biedējošās ūdenskrātuves. Un man šķiet, ka kaut kā... Jā, es kaut ko jūtu.
Varbūt beidzot es noķēru visu mašīnu, visu zibeni. Tas šķiet tik smags, un varbūt mēs viņu varam izglābt tieši tagad. Un, draugi, ja jūs vēl skatāties šo video, neaizmirstiet uzreiz abonēt manu kanālu. Nu, abonējiet! Ka es neizglābšu Makvīnu. Vai tu abonēji? Labi, un tagad mēs izvilksim to mašīnu no ūdens, draugi. Nē, man likās, ka es kaut ko izslēdzu. Gabaliņu Makvīna. Ak, mans Dievs! Hei, paskatīsimies, kas iznāks. Vai tas ir vēl viens Makvīna gabals? Vai kas? Te mums ir vadi, mums ir acu, mutes un balss vadības ierīces. Kāpēc zibens Makvīns vajag vadības ierīces? Viņš taču ir dzīvs! Šī mašīna nav vienkārši rekvizīts. Tā ir dzīva mašīna, kas tika sadalīta gabalos. Bet kāpēc tad viņam vajag mutes, acu un balss vadības ierīces? Tagad viss kļūst ļoti sarežģīti. Mums jāglāb Makvīns vai nē? Ja tas nav oriģināls, ja tas nav īstais Makvīns no vāģiem, tad kas tas ir? Mums jāturpina mest, lai to noskaidrotu. Aiziet! Bet, puiši, ja tas nav īstais zibens no autām, tad kas tas ir un kā tas darbojas? Jā, puiši, skatieties, katru reizi, kad es metu magnētu noteiktā punktā, es varu sajust visu mašīnu zem ūdens. Jo tas ir tik smags un tik liels. Man ir milzīgs magnēts. Tas ir tik spēcīgs, jā, mēs tūlīt izvilksim visu mašīnu. Vai arī nē? Man šķiet, ka es atkal kaut ko izslēdzu. Uz mana magnēta vēl kaut kas bija, bet ne visa mašīna. Man laikam jāuzvelk savs niršanas tērps, lai tiktu zem ūdens un redzētu zibeni zem ūdens. Ja jūs gribat to redzēt, savāksim 10 000 patīk zem šī video. Un es pats iešu zem ūdens un atradīšu īsto zibens Makvīnu zem ūdens. Bet tagad paskatīsimies kaut ko sarkanu. Hei, pagaidi! Ak, mans Dievs, šīs ir durvis! Ak, 95! Čaļi, šis ir zibens Makvīna numurs! Un tas nozīmē, ka mēs atradām vēl vienu zibens Makvīna daļu. Tas ir traki, čaļi. Bet joprojām es nevaru saprast, vai šis viss ir īsts zibens Makvīns, vai arī tas ir kāds filmas rekvizīts vai kas? Kāpēc mēs atradām šos stūbos pultis un viņi mums saka, ka viņi ir kontrolē muti, balsi un tā tālāk. Šīs detaļas tiešām izskatās pēc zibens Makvīna daļām, un tas viss savienojas ar patiesu stāstu, ka visa mašīna iekrita ūdenī, un es to varu sajust. Es to pilnībā varu sajust ar savu milzīgo magnētu, bet tomēr tas viss nesaliekās kopā. Man vajag visu ainu, tāpēc izmantosim manu magnētu. Tāpēc es joprojām ticu, ka zem ūdens ir īstais zibens Makvīns, un es mēģināšu viņu izglābt. Jebkurā gadījumā es turpināšu mēģināt un mēģināt. Labi? Labi. Šoreiz es nedaudz kļūdījos. Mašīna ir nedaudz vairāk pa kreisi, un es metu nedaudz vairāk pa labi. Bet jebkurā gadījumā es joprojām kaut ko dabūju uz sava magnēta. Tas ir viegls. Bet jebkurā gadījumā šī lieta ir tieši tur. Pagaidiet, skatieties, puiši, tā ir vēl viena pudele, un uz tās rakstīts Rast eze. Tas pats, kas uz auto motora pārsega. Tā varētu būt oriģinālā eļļa Makvīnam, un tā ir saindētā. Tātad varbūt tā ir kāda norāde mūsu izmeklēšanai, vai ne? Tātad šī ir oriģinālā detaļa. Tāpat kā visas pārējās detaļas, arī tās ir oriģinālas. Tātad tas nozīmē, ka īstais Makvīns joprojām ir zem ūdens, vai ne? Turpinām mest, turpinām! Un tas ir vēl viens metiens. Atkal nedaudz netrāpīja, jo šķita, ka mašīna ir nedaudz tālāk. Un ir burbuļi. Tas nozīmē, ka mēs varam kaut ko satvert. Un es jūtu kaut ko pie sava magnēta gala, bet tas ir viegls, un to ir viegli vilkt. O, jā, tas nāk ārā! Tas nāk ārā! Es gandrīz tūlīt dabūšu to lietu ārā, un pagaidiet, puiši, pagaidiet, kas tas ir? Vai
Vai tā ir riepa, rats vai kas tam līdzīgs? Noliksim to lietu malā, bet es tur redzu atradumu. Un varbūt mēs varam mēģināt aizāķēt to lietu. Gandrīz, un es joprojām redzu atradumu. Nu, aizviet! Jā, lielisks darbs! Labi aizāķēji! Un te mēs redzam vēl vienu labu gaismu. Ak, mans dievs, šie ir riteņi no Makvīna. Viņam ir tieši šāda veida riepas, un te ir uzraksts gaisma. Jā, šie ir oriģinālie riteņi no Zibens Makvīna. Tas var nozīmēt tikai vienu lietu. Visa šī mašīna ir pilnībā iznīcināta. Bet kas bija tas viens atradums? Tas dīvainais. Kas bija pie mana magnēta, labi? Vai tu atceries to atradumu? Tas dīvainais atradums? Tātad, paņemsim to atpakaļ. Nē, lūdzu neslīksti. Jā? Ak jā, paga, ko? Kas pie velna? Vai tā ir ķivere? Bet tā nav parasta ķivere, tā ir īpaša sacīkšu ķivere. Bet tās valkā cilvēki. Nevis mašīnas. Tā ir mūsu otrā atrastā lieta, kas saistīta ar to, ka visu šo mašīnu nevadīja pati ne Zibens Makvīns, bet gan cilvēks, vai ne? Viņš valkāja šo ķiveri, viņš vadīja visu mašīnu ar šo vadības pulti. Visa mašīna, Zibens Makvīns, tika ievilkta zem ūdens, bet tā nebija dzīva, tā nebija oriģinālā. To vadīja pilots. Tātad varbūt pilots sajauca eļļas, un tas bija iemesls, kāpēc viņš zaudēja kontroli, vai ne? Jo viņa mašīna sāka trakot, viņš to nevarēja savaldīt stūrējot un iebrauca zem ūdens. Tas var nozīmēt tikai vienu lietu. Zem ūdens joprojām ir vesela sarkana mašīna, kas izskatās kā īsts Makvīns, un īstais Makvīns, diemžēl, šeit nebija. Tātad, puiši, mums vēl ir jāveic izmeklēšana. Ja jūs vēlaties, lai es nirstu šajā ūdens tilpē, droši rakstiet savus komentārus un, protams, nospiediet patīk šim video. Sasniegsim 10 000 patīk šim video un es izdarīšu kaut ko ļoti īpašu jums. Mani sauc Slava, paldies, ka skatījāties un tiekamies drīz. Atā! Yes.